Radošā apvienība 2 piedāvā. Čau! Čau! Mani sauc Rāvs, un tas ir mans brālis Martins. Mēs neesam pavāri, bet mums ļoti patīk gatavot. Šodien mēs gatavosim biezpiena pīrādziņus ar avenēm. Skatieties, cik mums daudz biezpiena. Mums ir vēl... Biezpiena. Un paskatieties, cik mums daudz olu. Tad, kad mums būs jāsit olas, es varēšu pret Martinu ar galvu tuk, tuk, tuk. Bet vispirms braucam ciemos skatīties, kā top biezpiens. Braucam! Šodien mēs esam atbraukuši noskaidrot, kā piens pārtop par biezpienu. Un izrādās, ka lielāko darbu šajā procesā paveic pienskābes baktērijas, kas sākotnēji glabājas šajās kastēs. Ja, un viņas guļ mīnus 47 grādos, tā kā lāči migā. Un tad, kad tās pienskābes baktērijas, tie supervaroņi nonāk siltā vidē, viņas atverās, viņas paliek jautras, un ko viņām gribas darīt? Ēst! Un kas tad šeit notiek? Tātad mēs iedodam pienu, pieliekam tos supervaroņus, tās pienskābes baktērijas, un te viņām ir ballīte pa nakti, apmēram 15 stundu garumā. Tātad visu nakti pienskābes baktērijas ēd pienā esošo cukuru, un tā rezultātā izveidojas tāds kā liels receklis. Tad šajos pašos milzu katlos tiek iedarbināti naži, kuru uzdevums ir lielo balto masu pārvērst mazos biezpiena graudiņos. Šitais jau ir izballējies, un ja mēs paskatīsimies blakus tvernē, tas jau būs jau pie gala, laikam jau ir ciet. Ja? Re, kur jau pasēšanas beigas, jau pāri palikušas nedaudz suliņas un daži ballētāji graudiņi, ja? Tur cilvēkam jālien iekšā un jālasa. Nu, ja mums būtu tikai tur sausi graudi, tad tiešām tā arī mums būtu jādara. Bet pat cik mēs varam to biezpiena graudiņu pārvietot ar suliņām kopā, tad viņš iziet pa cauruļvadiem, nodzesējās un padodās tur. Tāpēc tās suliņas tur mums nodalās pa ceļam, ja, kur mēs redzējām. Varbūt baktērijām ballīte tik tiešām ir jau beigusies, bet biezpienam tā vēl ir pilnā sparā. Jo šīs iekārtas vismaz man ļoti atgādina ūdens atrakciju parku, kurā ir gan milzīgi slīdkalniņi, gan trubas, pa kurām biezpiena graudiņu var šļūt augšā lejā. Re, kur ar sūkņu palīdzību tur caur cauruļvadu, caur dzesētāju nāk ārā biezpiena graudi izballējušies jau. Un viņiem nodalās tās suliņas, un redzat, kāda viņiem ir smuka maiga struktūriņa, ja? Un tad viņi iet pa lentu augšā un atdod tās suliņas, lai viņi ir smuki, forši, sausi. Starp citu, šīs suliņas esot ļoti veselīgas, un agrākos laikos no tām pat ražot speciāls dzēriens. To vari pamēģināt. Ko? Iedzer. Redzēsim, vai būs citronu limonāde. Ja tu pagaršo, es pagaršoju, bet tu pirmais pagaršo. Izaicinājums pieņemts. Man nepatīk tā biezpiena piegarša, bet man arī smarža nepatīk. Nu ko, reizēm garšu eksperimenti beidzas arī šādi. Bet, kā saka, ja nepagaršosi, neuzzināsi. Pēc tam, kad biezpieniņš ir uzslīdējis augšā pa to slīdkalniņu, viņš slīd cauri caur tādu gliemezīti, un viņš nodzesējās tajā procesā. Cauri tunelītim iet, un tad birst uzkrāšanas tvernēs, un atkal ir gliemezītes transportēšanas, kas viņu padod uz fasēšanas iekārtām. Papīrīši, kuros biezpiens tiek ietīts, kalpo gandrīz kā sēdziņas, jo tagad visām paciņām ir jādodas uz noliktavu pagulēt, un tikai nākamajā dienā tās būs gatavas ceļot uz veikaliem. Kāpēc viņam jāatpūšās? Biezpieniņš ir silts, un viņam ir jāatpūšās, lai viņš iegūtu sev raksturīgo formu un arī garšas īpašības. No malas varbūt izskatās, ka galveno darbu pakošanā paveic roboti.
Taču atliek tikai mums ar Martinu pie viena šāda robota nostāties, lai saprastu, kā arī cilvēku roku veiklībai te ir milzīga nozīme. Tas ir grūti. Nē, nebija tik traki. Nu, Ralf, kā es saku, tā es saku. Man nebija tik grūti. Man bija diezgan vienkārši. Zināt, cik ātri jūs likāt paciņas? Apmēram 60 paciņas minūtē. Tāds bija jūsu ātrums. Vienā šādā katlā sajiet 10 tonnas piena, bet gala rezultātā no šī daudzuma iegūst tikai 1,5 vai 2 tonnas biezpiena. Šis jau ir gatavs, lai mēs no viņa kaut ko garšīgu paveicam. Kāpēc mums biezpiens jāēd kasiņā lapas? Daudz olbaltumvielas tur ir, lai mēs augtu stipri un mums būtu mosīši. Martīn, varbūt vēlies pagaršot svaigu siltu biezpienu? Jūs mani nepierunāsiet. Esmu atpakaļ virtuvē. Ko mēs šodien gatavosim? Mēs šodien gatavosim biezpienu pīrādziņus ar avenēm. Jūs zinājāt, ka saldētas ogas ir veselīgas? Viņas arī ir garšīgas. Ķeramies pie darba. Tagad ņemam lielo bdodu, liekam klāt sviestu, Jā, cukurs, pagaidīju. un šķipsniņas sāls. Un tagad visus samiksējam. Ralf! Biezpienā trāpies viests. Būs labi. Tagad ņemam biezpienu, un par cik viņš ir tāds graudains, mums viņš ir jāsadrupina. Martīn, tev arī jāņem otra biezpiena bļoda. Pip, pip, pip. Darīt. Bet, ja biezpiens būs pa taisno no leduskapja, būs ļoti augsti rokām. Tāpēc labāk, lai viņš kādu brīdi pastāv ārā. Nevis ārā pastāv, bet tieši, lai istabā. Nu jā, nu iekšā ārā. Ak, tas ir tik forši. Jā, jo tu nepildi uzdevumu. Martīnam uzdevums ir viņu sadrubināt, bet viņš viņu mīca lielā kunkulī. Pasties. Es varu izspiest sūkalas kaut kādas. Bet es viņus nedzeršu. Tagad vienu biezpienu piejauksim te klāt. Un tas būs... O, lai manai. Liec kā. Nu, iztiksim. Tas nepalīdzēja. Martīns sagāja sviestā. Pēdējā. Nē, trakais tu! Krokodīlai pagulēt. Jā, tiešām. Banāns gan tur iederētos. Viņš var daudz ko salikt mutē un apnest. Banāns. Ai! Ai! Manais krēklā ir biezpiens! Manais krēklā ir biezpiens! Nu, biezpiena krīze novērsta. Labi, jā, kas ir, ko vajag, ko jādara. Tagad jāpievieno milti. Ralf, ko dari? Mītām mašīna mīta. Lūdzu. Notīni labi. Vēlts. Cik patīkami tas ir. Labi. Ak, Dievs, cik jauki. Un kamēr Martīns tur mīca, es uztaisīšu pildījumu. Mīci savu mīklu. Jā, jau mīcu. Tā. Ai. Otra varēs pret galvu. Oi. Tas nekas, jo es tāpat tūlīt to ar rokām mīcīšu. Es nezinu, tā ir laba ideja. Jā, tagad es arī neesmu par to drošs. Zināju. Vienmēr jāklausa mani. Ui. Tu neko neteici, kā Mani. Kas tas ir? Es tomēr nomazgāšu rokas un turpināšu ar karoti ziepes un ūdens. Cik iedarbīgi. Man vēl ilgi būs te jāmīca. Tagad es pievienošu teikaroti ar vanilīna cukuru un vēl mazliet miltus. Tikojamies! Nopietni.
Jā, tev arī būs To mēs varējām darīt, kad ārā bija sniegs. Labi, ņem piku. Pikos. Es nemetīšu tev ar mīklas gabalu. Es tev gan metīšu. Un ar kārtīgu. Cik Bam! rupji. Bam! Iedomājies, viņš tev netīšām izkrīt no rokām. Zinu. Mums palēnām pildījums ir gatavs. Tagad tikai jāpievieno galvenā sastāvdaļā – avenes. Man uz rokas ir čūska. Man uz rokas. Jā! Martin, tev jādodas izpētē. Čūska mierā. Dodamies izpētē. Avenes aug krūmos, kuri sastopami gan dārzos, gan mežmalās. Tās zied maijā un jūnijā ar baltu rozīgiem ziediņiem, bet ogas nogatavojas jūlijā un augustā. Mazā izmēra dēļ avenes augli sauc par ogu, bet pēc dažiem gadiem bioloģijā tu noteikti mācīsies, ka patiesībā tas ir kauliņu kopauglis. Cik garšīgi! Lai vai kā, avenes satur ļoti daudz C vitamīnu, un šobrīd pasaulē ir vairāk nekā 3000 aveņu šķirņu. Šis augs ir sastopams arī savvaļā, un tā lapas, ziedus un saknes var vākt un sakaltēt arī tējai. Avenes var ēst gan svaigas, gan saldētas. No tām iznāk arī gards ievārījums un brīnišķīgi deserti. Un starp citu, senajā Grieķijā aveni uzskatīja par mīlestības simbolu. Mēs varētu uztaisīt arī bez avenēm, nevis tikai ar avenēm. Jā, laba doma. Es sadalīšu apmēram uz pusēm. Es tikmēr rulēšu savu kluci. Ir ļoti svarīgi, ka viņas ir riktīgi saldētas, jo, ja viņas nebūs saldētas, tā mīkla paliks tāda slapja un mitra un nevarēs neko normāli izdarīt. Martin, mierīgāk, vieglāk rullē. Jā, es smērēju pie visu to mērķi laikam. Masa ir gatava, Martins mīklu ir izrullējis. Tagad taisīsim. Ņemam kādu krūzīti vai glāzīti, izspiežat kā piparkūka un viducītī ieliekat apmēram teikaroti. Banāns! Labi, kur? Bananana. Tad jūs viņu lokat ciet un aizspiežat ciet maliņas. Un pīrāgs gatavs. Jā. Šitai mīklai labi ir tas, ka viņa ir tāda staipīga. Ja jums ir par daudz, tur ir iekšā pildījuma, tad jūs vienkārši varat pastiept tās maliņas. Labi, taisam pīrāgus. Un ar visu svaru. Es tev parādīšu, kāds jādara. Un ar milža svaru. Un ļoti labi, ja tas pildījums nav tieši pie savienojuma vietām. Var, protams, gadīties, ka arī kāds pīrādziņš pārsprāgst, un tas pildījums iznāk ārā, bet nekas, tas tāpat būs garšīgs. Es jau taisu otro rindu. Mums pirmā pāna ir gatava, šaujam iekšā krāsnī. Un sabiet tik ilgi, kamēr viņi ir tādi skaisti apbrūnējuši. Lūk šādi. Jā, lūk šādi. Un ja jums kādreiz mamma vai tētis saka, ka jāēd biezpiens, tad jūs varat teikt, ka jums ir viena ļoti laba recepte ar daudz biezpienu. Un mazliet cukuriņu. Nu ko? Jūsu uzdevums arī. Ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Un neaizmirstiet sūtīt bildes, jo sezonas beigās čaklākie bilžu sūtītāji tiks pie dāvanām. Saliekam tagad viņus uz šķīvja. Tajā pusē ir aveņi, vīri. Un šajā ir bez avenēm. Labi, nu ko? Ēdam! Nē, vispirms uzburdināsim mazliet pūdecukuru. Tā, lai smukāk izskats. Ņemā. Reiku paskat, cik skaisti. Vajag arī te, lai ir kā sniedziņš arī te uz galvas. Visiem uz galvas. Perfekti. Tā, tiksimies nākamajā sērijā. Bet, protams,
Čau, kakau, jums bikšu nav. Te nav aviņas. Tu to gribēji bez avinēm. Tagad gribu ar aviņiem. Yes. Man ļoti garšo, un es jums iesaku katru dienu to taisīt. Katru dienu varbūt ne, bet ļoti labi, jā. Katru dienu. No.